Kaut kur Laudena apgabalā Virģīnijā dūkoņi nekad neapstājas. Dienu un nakti, 365 dienas gadā. Lielākajai daļai amerikāņu nav ne jausmas, ka šī dūkoņi satur kopā internetu. Internets tika izstrādāts, lai izdzīvotu kodolkarā. Tas ir pastāvējis gadu desmitiem. Tagad iespējams vispirms nesprāgs mākslīgā intelekta burbulis, bet gan infrastruktūra, kas to atbalsta. Ziemeļvirģīnija ir interneta mājvieta. Lodonas apgabals viens pats apstrādā 70% no globālās interneta datu plūsmas. Lielākā daļa amerikāņu nevarētu atrast šo vietu kartē, bet viņiem vajadzētu. Brauciet uz rietumiem no Vašingtonas pa Dulles maksas ceļu un jūs sapratīsiet, kāpēc. Tirdzniecības centri kļūst retāki, aklās ieliņas kļūst turīgākas. Un tad zeme kļūst pietiekami lēta, lai kāds izlēmtu uz tās uzcelt ēkas, kas ir tik lielas kā lidmašīnu bāzes kuģi. Nav logu, nav izkārtņu, tikai ķēdes, žogi, kameras un zems rūpniecisks dūkoņa, kas nekad neapstājas. Vispirms šeit tika uzbūvēts Amazon, tad Microsoft, tad Google, vienkārši tāpēc, ka tas bija pietiekami lēti, pietiekami tuvu un neviens nepaspēja pietiekami ātri pateikt nē. Viena ilgstoša kļūme Ziemeļvirģīnijā nepalēnina internetu. Tā pilnībā atslēdz ievērojamu tā daļu. Dominion Energy ir vairāku gadu gaidīšanas saraksts jaunajiem elektrotīkla pieslēgumiem. Projektus apstiprina ātrāk nekā pārvades infrastruktūra spēj tos atbalstīt. Tīkls, kas tika izveidots priekšpilsētām, tagad tiek prasīts apgādāt ar elektrību mazpilsētas, kas sakrautas viena uz otras un darbojas 24 stundas diennaktī. Katrā no šīm ēkām ir rezerves ģeneratori, degvielas tvertnes, rezerves sistēmas. Teorētiski tās var izdzīvot elektrotīkla atteices gadījumā. Praksē viņiem ir aptuveni 72 stundas. Pēc tam viņi ir pieslēgti tam pašam tīklam kā vispārējie. Šī ir Ešberna datu centru aleja. Laudūna apgabalā tagad ir vairāk nekā 53 miljoni kvadrātpēdu, kas jau darbojas vai ir būvniecības stadijā. Tas ir vairāk nekā 900 futbola laukumu, kas veltīti mākslīgajam intelektam. Pirms 30 gadiem šī bija lēta vieta, kur izvietot serverus netālu no Vašingtonas. Tagad tā ir visblīvākā interneta infrastruktūras koncentrācija uz zemes. Līdz 2023 gadam datu centri jau veidoja gandrīz ceturdaļu no visas elektrības, ko Dominion pārdeva visā Virģīnijā. Līdz 2038. gadam prognozētais pieprasījums būs 5 reizes lielāks. Tas nav tikai teorētiski, tie ir līgumi, kas jau ir parakstīti. Un te tas kļūst nedaudz biedējoši. Līdz 2024. gada beigām Dominion apstrādāja aptuveni 40,000 megavatu datu centru elektroenerģijas pieprasījumu. Lai tu izteiktu saprotamāk, tas ir tā, it kā visas Ņujorkas un Čikāgas mājsaimniecības kopā pēkšņi prasītu elektroenerģiju no vienas apgabala Ziemeļvirģīnijā. Līdz 2026. gada sākumam šis skaitlis bija gandrīz dubultojies, jo ēku rinda, kas gaidīja pieslēgšanu, turpināja augt, kamēr pārvades līnijas, kas tās apgādātu ar elektroenerģiju, vēl nebija uzbūvētas. Vienā štata zonā līdz 2030. gadu sākumam viens hipermēroga datu centrs patērē tikpat daudz elektroenerģijas kā aptuveni 80,000 mājsaimniecību. Laudena apgabalā jau darbojas 10 šādu centru. Vēl 10 ir būvniecības stadijā, un tas nesasniedz nekādu ierobežojumu. Ja nu kas, tas šo ierobežojumu pārkāpj. Un tas izraisa paniku vadības sanāksmēs. Jau 3 gadus Dominion cenšas noskaidrot, no kurienes vajadzētu nākt visai šai elektroenerģijai. Līdz šim atbildes nav. 2024. gadā sistēma gandrīz parādīja, kā izskatās neveiksme. 2024. gada 10. jūlija vakarā pērkona negaiss pāršalca Fairfaxas apgabalu Virģīnijā. Zibens trāpīja augstsprieguma pārvades līnijā. Viens neliels aprīkojuma elements, zibens novedējs, atteica. 6 nelielas sprieguma svārstības sekoja viena pēc otras. Tas notika milisekundžu laikā. Jebkurā citā situācijā tas nebūtu nekas īpašs. Sprieguma svārstības elektrotīklos notiek visu laiku. Leduskapji to gandrīz nepamana. Jūsu mājas gaismas pat nemirgo. Bet ne šoreiz. Šeit uz viena un tā paša pārvades mugurkaula atrodas 60 datu centri. Daudzos no tiem darbojas miljoniem dolāru vērtas GPU, kas apstrādā modeļus OpenAI, Microsoft, Anthropic un federālajām aģentūrām. Katrs no tiem ir ieprogrammēts uztvert jebkādu traucējumu kā eksistenciālu draudu. Dažu milisekundžu laikā pēc šī sprieguma krituma katrs no tiem pārtrauc savienojumu ar tīklu un pārslēdzās uz iekšējo barošanu. Enerģijas daudzums, kas pietiktu 100,000 māju apgaismošanai, tika izlaists aptuveni tik ātrā laikā, cik nepieciešams, lai pamirkšķinātu acis. No tīkla viedokļa tas ir tikpat bīstami kā piegādes zaudēšana.
Frekvences lēcieni, turbīnas griežas pārāk ātri, iekārtas atslēdzas. PJM Interconnection, reģionālais operators, un Dominion bija jārēģē reāllaikā. Viņiem nācās samazināt elektrostaciju jaudu un atslēgt ģenerāciju. Viņi noturēja sistēmu kopā un tikai ar grūtībām izvairījās no elektroapgādes pārtraukuma. Šis notikums gandrīz nemaz neparādījās ziņās. 7 mēnešus vēlāk, 2025. gada februārī, tas notika atkal, šoreiz uz citas pārvades līnijas. Šoreiz apmēram 40 datu centri atslēdzās no tīkla. PJM atkal to knapi novērsa. Kāds PJM vadītājs vēlāk atzina, ka, lai gan šie notikumi tehniski nebija izraisījuši ārkārtas situācijas, tie tomēr bija radījuši nopietnas bažas. Datu centri, kas gandrīz sagrāva tīklu 2024. gadā, bija tie, kas jau darbojās. Lielākā daļa no rindā esošās jaudas vēl pat nav uzbūvēta. Pārvades līnijas, kas nepieciešams, lai apgādātu šīs jaunās ēkas, vēl nebija apstiprinātas. Apakšstacijas vēl nebija sāktas būvēt. Dominion katru mēnesi saņēma jaunus pieprasījumus pēc papildu jaudas. Un tas ir vēl papildus tiem atļauju pieteikumiem, kas jau tika izskatīti sistēmā. Tātad, ja 1500 MW vienlaicīga slodzes samazināšanās gandrīz izraisīja avāriju, kas notiks, ja slodze būs 5 reizes lielāka? Tas ir jautājums, uz kuru nav atbildes. Tāpēc, kad Ziemeļvirģīnija sasniedz robežas, hipermērogu uzņēmumi izdarīja loģisku izvēli. Viņi meklēja citur, un tas bija brīdinājums visiem, kas pievērsa uzmanību. Viņi izvēlējās Tuksnesi. Amerikas jaunais mākslīgā intelekta infrastruktūras attīstības reģions nav Sietla, Bostona vai kāda klimatam draudzīga vidusrietumu atjaunotā teritorija. Tā ir Fīniksa, kur vidējā vasaras temperatūra sasniedz 107 grādus pēc Fārenheita. Iemesls arī nav sarežģīts. Fīniksā ir lēta elektrība, lēta zeme un vāji atļauju likumi. Un pats galvenais – nav vairāku gadu ilgo elektrotīkla gaidīšanas sarakstu, kas nosmacē Virdžīniju. Arizona pateiks jā, kad Virdžīnija saka pagaidiet. 2024. gadā izstrādātājs ar nosaukumu Tract iegādājās apstādinātu dzīvojamo rajonu uz rietumiem no Fīniksas ar plāniem to pārvērst par datu centru kompleksu $20 miljārdu vērtībā. Bet šeit joprojām ir viena būtiska problēma, un tā ir ūdens. Šī ir Tuksnesis, kas jau tagad cīnās, lai uzturētu savu iedzīvotāju skaitu. Kolorādo upe ilgtermiņā samazinās. Gruntsūdeņu slāņi zem lauksaimniecības zemēm ar katru gadu acīm redzami atkāpjas. Arizonai jau ir nācies aizliegt jaunu dzīvojamo rajonu būvniecību dažos apgabalos. Vienkārši nav pietiekami daudz ūdens, lai tos atļautu. Un šajā sistēmā hipermērogu uzņēmumi pievieno iekārtas, kas patērē miljoniem galonu ūdens dienā. Mērs, kurš atrodas vienā no smagākajiem ūdens noziegumiem mūsdienu ASV vēsturē, ar nopietnu sejas izteiksmi aizstāvēja šo projektu. Pēc viņa domām problēma nav ūdens. Problēma ir elektrība. Vairāku miljārdu dolāru vērtā iekārta paceļas virs izsīkuša pazemes ūdens slāņa, un ierobežojošais faktors nav izdzīvošana. Tas ir elektrība. Virdžīnijas elektroenerģijas krīze izplatās uz rietumiem. To, ko Virdžīnija nespēja atrisināt ar elektrību, Arizonai tagad tiek lūgts atrisināt ar kaut ko vēl retāku. Viens liels datu centrs var iztveicēt milzīgus ūdens apjomus tikai, lai uzturētu serverus vēsus. Pētījumi lēš, ka ja plānotās iekārtas sāks darboties, ūdens patēriņš, kas saistīts ar datu centru elektroenerģijas patēriņu, reģionā varētu ievērojami pieaugt. Mesa, Avondāla un Fīniksa ir pieņēmušas noteikumus, kas ierobežo rūpniecisko ūdens patēriņu. Zemnieki pamet laukus, lauku apvidos akas izsīkst. Kolorādo upes līgums, kas nosaka, kā 7 štati dala upes ūdeni, tika balstīts uz pieņēmumiem, kas vairs nav spēkā. Tagad, kad sausums attīstās straujāk nekā to spēja risināt vienošanās, tā sāk izjukt reāllaikā. Federālie modeļi parāda, kas notiks tālāk. Centrālā Arizona varētu zaudēt aptuveni ceturdaļu no sava ūdens apgādes, un mākslīgā intelekta industrija tieši tur sāk savu darbību. Kamēr Virdžīnija sastopas ar elektrības ierobežojumiem, Arizona sastopas ar ūdens trūkumu. Un tad nāk Teksasa. Nākamais lielais risinājums. ERCOT, Teksasas elektrotīkla operators, prognozē milzīgu pieprasījumu no jaunajiem datu centriem. Taču elektroenerģijas ražošanas un pārvades paplašināšana netiek līdz pieprasījumam. Teksasai nav skaidra veida, kā apmierināt šo slodzi. Teksasa jau ir parādījusi, kas notiek, kad tās elektrotīkls ir pārslogots. Tas sabruka 2021. gada ziemā. Karstuma viļņi 2023. un 2024. gadā lika tam saļimt. Un tagad viņi šai sistēmai pievieno liela mēroga mākslīgā intelekta infrastruktūru.
Tas pats notiek visā valstī. Hyperskalētāji bēg no Virģīnijas, meklējot lētu elektroenerģiju un ietekmē Fīniksas ūdens līmeni. Viņi aizbēg no Fīniksas uz Teksasu un atrod jau pārslogotu elektrotīklu. Katrs jauns klasteris, ko nozara izvēlas, gal galā eksportē vienu ierobežojumu, lai atrisinātu citu. Dažu mēnešu laikā izvēlētais glābšanās ceļš kļūst par nākamo šaurāko vietu. Microsoft, Google un Amazon visi veic iekšējo modelēšanu, kas norāda uz šo tendenci. Viņiem ir ūdens pārvaldības paneļi, viņiem ir elektrotīkla pārvaldības paneļi, viņiem ir siltuma kartes, kas precīzi parāda, kurā gadā, kurā apgabalā beigsies kāds resurss. Viņu pašu ilgtspējas ziņojumos šī nākotne ir aprakstīta vienkāršā valodā. Tomēr viņi turpina tērēt līdzekļus. Viņiem patiesībā nav iespējas nospiest bremzes. Ja viņš šobrīd atkāptos, tas sagrautu viņu akciju cenas. Katrs dolārs, ko iztērē konkurence, bet tu ne, ir tirgus daļa, ko tu iespējams vairs nekad neatgūsi. Lielās tehnoloģiju kompānijas nonāca slazdā šajā dilemmas situācijā. Ja visi palēninātu tempu, visi iegūtu, bet neviens nevar atļauties būt pirmais, kas mirkšķina. Tāpēc viņi to nedara. Viņi visi turpina būvēt ātrāk, lielākus un dziļāk tuksnešos, kas to nespēja uzturēt. Tā ir īsta mākslīgā intelekta bruņošanās sacensība, kurā sistēma vairs nav tikai infrastruktūras stāsts, bet kļūst par finanšu stāstu. Lūk, kā izskatās bruņošanās sacensība, kad ieroči ir datu centri. Neviens hipermēroga uzņēmums nevar palēnināt tempu, jo tajā brīdī, kad viņi to dara, konkurence aizpilda šo tukšumu. Tāpēc viņi turpina. 2026. gadā šīs loģikas rezultāts ir skaitlis, kam nevajadzētu būt iespējamam. 5 lielākie ASV hipermēroga uzņēmumi gatavojas vienā gadā iztērēt no 650 līdz 720 miljardiem dolāru kapitāla ieguldījumos. Vienā gadā. Tas ir gandrīz tikpat daudz kā ASV militārais budžets. Vairāk nekā Beļģijas ekonomika saražo visa gada laikā. Aptuveni 2/3 no šīs naudas tiek tieši ieguldītas ēkās, serveros un dzesēšanas sistēmās, kurām nepieciešama elektrība un ūdens, kas vēl nemaz neeksistē. Tā ir kolektīva nespēja apstāties. Tikai Amazon vien 2026. gadā iegulda aptuveni 200 miljārdu dolāru kapitāla ieguldījumos. Tas ir gandrīz par 50% vairāk nekā tās iepriekšējais rekords. Un tas raisa jautājumu. Kas maksā šiem uzņēmumiem tik daudz naudas, lai attaisnotu 750 miljārdu dolāru izdevumus vienā gadā? Šobrīd, un arvien vairāk, neviens. Mākoņu pakalpojumu uzņēmumi aug, taču izdevumi nav saistīti ar pašreizējiem ieņēmumiem. Tas ir saistīts ar gaidāmajiem nākotnes ieņēmumiem. Un šī nākotne pastāv tikai tad, ja infrastruktūra pietiekami ilgi iztur, lai to atbalstītu. Čeki sāk pārsniegt maku iespējas. Analītiķi lēš, ka Amazon 2026. gadā varētu uzrādīt negatīvu brīvo naudas plūsmu, kas varētu būt no 17 līdz 28 miljardiem dolāru, atkarībā no tā, kam jautā. Citi modeļi rāda, ka Meta brīvā naudas plūsma varētu samazināties par 90%. Amazon jau ir norādījis, ka, lai uzturētu šo tempu, iespējams būs jāpalielina parāds vai jāemitē akcijas. Tā ir brīdinājuma zīme. Un tas aizņemās, balstoties uz nolietojumu grafiku, par kuru neviens īsti nevēlas atklāti runāt. Šie 5 hipermēroga uzņēmumi bija ceļā uz to, lai līdz 2030. gadam savām bilancēm pievienotu aptuveni 2 triljonus dolāru AI saistīto aktīvu. AI aparatūra nolietojas ātri, aptuveni 20% gadā. Līdz 10 gadus beigām šie uzņēmumi varētu saskarties ar 400 miljardiem dolāru gadā nolietojumu izmaksās. Tikai nolietojums viens sāk līdzināties visai pašreizējai nozares peļņas bāzei katru gadu no gada. Lai šī matemātika darbotos, mākslīgā intelekta ieņēmumiem nepietiek tikai ar izaugsmi. Tiem ir jāpārspēj apvienotā lielāko tehnoloģiju uzņēmumu peļņas jauda uz zemes. Un aiz šīs nolietojuma līknes slēpjas fizisks iemesls. Tam nav nekāda sakara ar grāmatvedības trikiem. Standarta serveru statīvs var patērēt 10 kW. Mākslīgā intelekta klasteris var patērēt vairāk nekā 100. Tas rada ārkārtēju karstumu. Šajās bezloga ēkās Laudanā mikroshēmas pāriet no dīkstāves līdz pilnai jaudai milisekundēs. Tas rada mehānisku spriegumu uz silīcija lodēšanas savienojumiem un uz visu, kas satur šo sistēmu kopā. Tradicionālais aparatūras aprīkojums ir izstrādāts, lai kalpotu 5 līdz 7 gadus. Mākslīgā intelekta aparatūra tiek virzīta uz bojājumiem daudz ātrāk.
Šķidruma dzesēšana tagad ir obligāta katram statīvam. Sarežģītas sistēmas sūknē atdzesētu šķidrumu tieši pāri procesoriem. Šīs cauruļvadu sistēmas ievieš savus riskus. Viena blīvgredzena bojājums vai sūkņa spiediena kritums var iznīcināt $1 000 000 vērtu statīvu, pirms tiek aktivizēta izslēgšana. Amerika veido globālo ekonomiku balstoties uz aparatūru, kas darbojas pastāvīgā maksimālajā slodzē, un tā nav stabila. Likme pati par sevi ir diezgan vienkārša. Dažu gadu laikā mākslīgā intelekta produkti radīs pietiekami lielus ieņēmumus, lai to visu attaisnotu. Pietiekami, lai šīs ēkas izskatītos lētas. Hipermēroga uzņēmumi var izturēt gaidīšanas periodu. Viņu bilances to ļauj. Viņi var piesaistīt kapitālu. Viņi var absorbēt svārstīgumu. Uz tiem balstītie uzņēmumi to nevar. Jauni uzņēmumi, kas apmāca savus modeļus Microsoft Azure, Amazon Web Services un Google Cloud Platform, neiztērē lielo tehnoloģiju uzņēmumu finanšu rezerves. Viņi tērē riska kapitālu un laiks iet uz beigām. Kad tiek ierobežota elektroenerģija, sadalīts ūdens vai rinda pagarinās vēl uz 1 gadu. Tā nav Amazon, kas nevar izmaksāt algas. Tas ir jauns uzņēmums, kas jau iepriekš samaksājis par skaitļošanas jaudu, kas nekad nepienāk. Apmācības process tiek aizkavēts, produktu palaišana tiek atlikta. Nākamais finansējuma rauns izsīkst. Šis uzņēmums nepalēnina tempu. Tas nomirst turpat uz vietas. Un tas neatiecas tikai uz jaunu uzņēmumiem. Microsoft ir atklājis komerciālo mākoņu pakalpojumu pasūtījumu uzkrājumu, kas pārsniedz $80 miljardus. Tā ir jau pārdota, jau noslēgta līguma pieprasījuma daļa, kuru nevar izpildīt. Kāpēc? Tāpēc, ka nav pieejama elektrība. Ūdeni nevar piešķirt. Infrastruktūra nav gatava. Fiziskā sistēma nespēja nodrošināt. Problēma nav programmatūrā. Runa ir par vadiem un caurulēm. Un šī sistēmas nepilnība parādās tur, kur jūs to negaidītu. Virdžīnijā tā parādās mājsaimniecību rēķinos. Lielāko daļu pēdējās 10 gadus Virdžīnijas iedzīvotājiem nebija nejausmas, ka tas ir viņu problēma. Datu centri atradās nožogotās rūpnieciskās zonās. Tie maksāja nodokļus, gandrīz nevienu nenodarbināja un palika nepamanīti. Tad sāk pienākt rēķini. Jūs nevarat uzbūvēt vairākām jaunām pilsētām līdzvērtīgu elektroenerģijas pieprasījumu par velti. Kādam par to ir jāmaksā. Tas nozīmē jaunas pārvades līnijas, jaunas apakšstacijas, jaunus augstsprieguma koridorus, kas tiek izveidoti cauri esošajiem rajoniem. Tas viss maksā miljardus. Saskaņā ar vecajām tarifu struktūrām šīs izmaksas tika sadalītas starp visiem sistēmas klientiem. Mājas, skolas, slimnīcas, mazie uzņēmumi un hiperlielie uzņēmumi. Visi maksāja proporcionāli savam patēriņam. Tas izklausās taisnīgi, līdz saproti, ka hiperscaleri radīja pārliecinoši lielāko daļu pieprasījuma. Un viņi maksāja tikai nelielu daļu no izmaksām. Virdžīnijas valsts korporāciju komisija veica aprēķinus 2024 un 2025 gadā prognozes bija diezgan nepatīkamas. Bez iejaukšanās dzīvojamo māju elektroenerģijas rēķini Virdžīnijā draudēja pieaugt par $10 mēnesī. Šai naudai nebija nekāda sakara ar mājsaimniecību pieprasījumu. Tas viss bija saistīts ar datu centru subsidēšanu $1 trillionu vērtām korporācijām. Sekoja sabiedriskās uzklausīšanas. Iedzīvotāji iebilda. Lielās tehnoloģiju kompānijas aizstāvēja savu pozīciju, sūtot lobistus, juristus un sabiedrisko attiecību komandas. Viņu arguments bija, ka viņu ekonomiskais ieguldījums Virdžīnijā vairāk nekā attaisnoja esošo tarifu struktūru. Vietējie amatpersonas apgalvoja pretējo. 2025. gada novembrī, pēc vairāku mēnešu uzklausīšanām, Dominion saņēma atļauju darīt kaut ko tādu, ko tā nekad iepriekš nebija darījusi. Valsts regulatoriem apstiprināja pilnīgi jaunu tarifu klasi, kas oficiāli pazīstama kā GS5. Tā tika izstrādāta tieši tā, lai hipermēroga datu centru klienti tieši finansētu infrastruktūru, kas nepieciešama viņu projektiem. Bija ilgtermiņa saistības, miljardi dolāru sākotnējās izmaksās, un pirmo reizi ASV tika ieviests šāda veida aizsargmehānisms. Tam vajadzēja būt uzvarai iedzīvotājiem. Patiesībā GS5 cīņa notika tikai tāpēc, ka pamatdati bija kļuvuši neiespējami. Datu centri tagad patērē tik daudz Dominion tīkla jaudas, ka viņiem bija jāizvēlas. Viņiem bija jāpārkārto izmaksu sloks, vai arī jāskatās, kā iedzīvotāju sacelšanās. Aptuveni tajā pašā laikā 8 dažādi datu centru projekti visā Virdžīnijā tika atcelti vai būtiski samazināti. Tie tika apturēti zonējumu strīdu, tiesas prāvu, pārvades strīdu un trokšņa sūdzību dēļ. Tomēr visemocionālākais strīds ir bijis par dīzeļģeneratoriem. Visā Virdžīnijā tagad ir aptuveni 9000 atļautu rezerves dīzeļģeneratoru, kas piesaistīti datu centriem. Vairāk nekā pusi no tiem ir koncentrēti tikai Loudoun apgabalā.
Lielākā daļa ir tā sauktās 2 kategorijas ģeneratori, kurus regulātori klasificē kā lētākus un kas izdala kvēpu mākoņus. Tiem paredzēts darboties tikai īstu ārkārtas situāciju laikā, lai aizsargātu datu centrus elektroapgādes pārtraukuma gadījumā un pēc tam izslēgties. Taču šī ir mākslīgā intelekta ekonomika, kur ēkas nevar atļauties būt bez darbības pat dažas minūtes. Tāpēc ģeneratori darbojas daudz biežāk, nekā tas bija paredzēts projektā. Vienas apakšstacijas ugunsgrēka laikā netālu no Ešburnas iedzīvotājiem nācās klausīties datu centru rezerves ģeneratoru rūkoņu vairāk nekā 24 stundas pēc kārtas. Blakus esošo tirdzniecības centru apmeklētāji ziņoja par izplūdes gāzu mākoņiem, kas dreifēja cauri stāvlaukumiem. 2025. gada decembrī Virģīnijas regulātori klusi paplašināja to, kas tiek uzskatīts par ārkārtas situāciju. Nevis tāpēc, ka katastrofas kļuva smagākas, bet gan tāpēc, ka elektrotīkls kļuva sliktāks. Datu centri tagad var brīvāk darbināt dīzeļģeneratorus, nevis kā pēdējo iespēju, bet kā risinājumu, kad solītā elektrība netiek piegādāta. Valsts ziņojumā tika izklāstītas sekas. Ziemeļvirģīnijas rezerves ģeneratori varētu izdalīt gandrīz 10 000 tonu toksisku izmešu gadā. Tas ir aptuveni puse no visu pārējo reģionu avotu kopējā apjoma. Mājas, kas celtas 2000. gadu sākumā, tagad atrodas tikai dažus 100 jardu vēja virzienā no vietas, kas agrāk bija kluss biroju parks. Šodien tā ir datu centra teritorija, kur desmitiem dīzeļģeneratoru var vienlaikus ieslēgties un darboties vairākas stundas. Laudu un apgabalā mājokļu sludinājumos jau tiek norādīta tuvība šīm vietām. Daži nekustamo īpašumu aģenti to publiski nesaka, bet uz dažām ielām cenas ir apstājušās. Tās nekrīt, bet vienkārši iestrēgušas. Tikmēr pārējais Ziemeļvirģīnijas nekustamais īpašums turpina pieaugt vērtībā. Skolas ir reģistrējušas sūdzības par izplūdes dūmu miglu ekskursiju dienās. Tagad cīņa ir par juridiskajām tiesībām. Kuram ir tiesības lemt, cik vēl serveru noliktavas bez logiem drīkst būvēt novada teritorijā, pirms pats gaiss mainās? Laudu un apgabalā bažas nav par nākotnes risku. Runa ir par robežas pārkāpšanu, kur piepilsētās gaiss kļūst sliktāks nekā pilsētā, ko tās ieskauj. Tātad, kurš īsti maksā par mākslīgā intelekta ekonomiku? Hipermērogu uzņēmumu akcionāri maksā ar naudas plūsmas sarukumu. Uz tiem balstītie jaunu uzņēmumi maksā ar kavējumiem, kurus tie nevar izdzīvot. Fīniksas māju īpašnieks maksā ar ūdens normēšanu, bet Laudena apgabala iedzīvotājs maksā ar toksisku gaisu. Viņi nevienam no šiem nav piekrituši. Viņi no tā gandrīz neko negūst. Līdz 2025. gada beigām politiskā situācija Virģīnijā bija neatgriezeniski mainījusies. Hipermērogu uzņēmumus vairs neuzskatīja par klusiem rūpnieciskiem kaimiņiem. Tos sāk uztvert kā kaut ko tuvāku okupācijas spēkam. Viņu sarunas viras spēks saruka tikpat ātri kā vietējo iedzīvotāju labvēlība. Ziemeļvirģīnijas iedzīvotāji tagad ierodas apgabala padomes sēdēs ar izdrukām no Dominion iesniegumiem, ar ierosināto pārvades koridoru kartēm, ar fotogrāfijām, kurās redzams dūmaka. Pieklājīgu zonējumu uzklausīšanu laikmets šeit ir beidzies. Iedomājieties, ja tas viss notiktu ar izturīgu, lieku, izkliedētu sistēmu, tādu, kādu interneta augstā kara inženieri patiesībā izstrādāja. Nekas no tā nebūtu tik būtiski. Kļūme šeit, aizkavēšanās tur, kāda nejauša tiesvedība, pārējais tīkls vienkārši apietu to. Taču tā nav sistēma, uz kuras tika būvēta Amerikas mākslīgā intelekta ekonomika. Tā tika būvēta uz vienas geogrāfiskas vietas. Katram datu centram Ziemeļvirģīnijā ir rezerves elektroapgāde, ģeneratori, degvielas tvertnes, dublēšanas sistēmas. Viņiem uz vietas ir inženieri, kas apmācīti pārvaldīt pārējus uz un no elektrotīkla. Viņi var darboties neatkarīgi apmēram 48 līdz 72 stundas. Pēc tam katrs serveris, katrs modelis, katra kešatmiņa, katrs lietotāja konts ir pieslēgts tam pašam elektrotīklam kā viss pārējie. Tam pašam elektrotīklam, kas jau 2 reizes 12 mēnešu laikā ir ticis glābts. Visattīstītākajam mākslīgajam intelektam, kāds jebkad radīts, ir 3 dienu ārkārtas plāns. 2025. gada oktobrī vienā aģentā radās programmatūras problēma. AWS reģionā radās plaši traucējumi. Pakalpojumi visā pasaulē pārstāja darboties. Ring durvju zvani pārstāja ierakstīt. Fortnite izmeta miljoniem spēlētāju no spēles tās vidū. Lielbritānijas nodokļu vietne avarēja, bet pašas Amazon Alexa apklusa un pārstāja atbildēt uz jautājumiem. Aptuveni 15 stundas kritiska programmatūras kļūme Ziemeļvirģīnijā izraisīja traucējumus visā pasaules internetā. Tā bija problēma, ko AWS varēja novērst no tastatūras.
Dīzeļģeneratori netika izmantoti, rezerves sistēmas pat neieslēdzās. Neatkarīgi apdrošināšanas analītiķi joprojām lēsa, ka tiešie zaudējumi pasaules ekonomikai sasniedz $100 miljonu. Bija arī sekundāras sekas tirdzniecībai, produktivitātei un zaudētiem darījumiem, kas bija vēl daudz lielākas. Un tagad iedomājieties, ka nav iespējas to salabot attālināti. Iedomājieties transformātora ugunsgrēku svarīgā apakšstacijā, kuras remontam aizvietotāju var atrast tikai pēc vairākām nedēļām. Augstsprieguma transformatori nav pieejami Home Depot veikalos. Tie tiek izgatavoti pēc pasūtījuma, bieži vien ārzemēs, un tiek transportēti ar platformas kravas automašīnām policijas pavadībā. Iedomājieties ilgstošu karstuma vilni virs Virģīnijas jūlija beigās. Tieši tādos pašos apstākļos, kādi izraisīja 2021. gada Teksasas elektrotīkla sabrukumu. Dzīvojamo māju kondicionieru pieprasījums un datu centru pieprasījums sasniedz maksimumu vienlaicīgi. Jauno pārvades līniju izbūves rinda vēl ir 7 gadus no pabeigšanas. 3. dienā iestādes tiek slēgtas. Kravas automašīnas nevar izbraukt, jo degvielas uzpildes stacijas ir zaudējušas elektrību. Tā pati karstuma kupola, kas izraisīja pārvades līnijas bojājēju, tagad ir izslēgusi arī pārējo reģionālo tīklu. Datu centra kompleksi sāk palikt tumsā. Protams, lielākās ar dziļākām degvielas rezervēm izturēs dažas stundas ilgāk, tomēr mazākās koplietošanas iekārtas sabruks pirmās. Banku API sāk pārtraukt darboties laicīgi. Autentifikācijas portāli pārstāja reaģēt. Slimnīcu plānošanas sistēmas iestrēgst. Federālo līgumslēdzēju pieteikšanās neizdodas. Finanšu un veselības aprūpes pakalpojumi arī sāk izgāzties. Tajā brīdī tas vairs nav tikai tehnoloģiju pārtraukums. Tā jau ir sistēmiska kļūme. 4. dienā virsraksti vairs nav par mākslīgā intelekta sabrukumu, bet gan par to, vai bankas atvērsies pirmdien. Jautājums vairs nav par to, vai kāda infrastruktūras daļa sasniegs savu robežu. Vienīgais jautājums tad ir, kura robeža tiks sasniegta pirmā. Notiek sarunas elektrotīklu operatoru valdēs, štatu likumdevēju sapulcēs un federālajās enerģētikas aģentūrās, kas vēl nav nonākušas līdz sabiedrībai. Matemātika Virģīnijas elektrotīklā nesaskan pat ar jau uzbūvētajām iekārtām. Tā saskan vēl mazāk ar tām, kas vēl gaida rindā. Kādā brīdī vienīgais atlikušais risinājums būs tas, kuru neviens nevēlas izmantot. Aizvērt iekārtas, ierobežot jaunos pieslēgumus, pateikt lielajiem datu centru operatoriem, ka viņu nākamais komplekss nesaņems elektrību. Ne pēc 5 gadiem, ne jebkad. Šī saruna tuvojas. Tīkla operatori to zina, Dominion to zina, un arī daži lielie datu centru operatori to zina. Jautājums nav par to, vai mākslīgā intelekta attīstība piedzīvos strauju apstāšanos, bet gan par to, vai šo apstāšanos pārvaldīs paši, vai arī lēmumu visiem pieņems elektroenerģijas tīkls. Un cik daudz no digitālās pasaules tas sev līdzi pavilks, kad tas notiks? PJM vadības telpā operatori jau zina, kādas sajūtas būs no 2027. līdz 2031. gadam. Tagad viņi katru dienu veic simulācijas scenārijiem, kas pirms 3 gadiem būtu šķituši absurdi. Viņi modelē karstuma kupolu notikumus, kas sakrīt ar pārvades līniju bojājumiem. Ziemeļvirģīnijas slodze tiek prognozēta aptuveni 2 reizes lielāka nekā šodien līdz 2029. gadam. Jaunā pārvades infrastruktūra vēl nebūs izbūvēta. Iekšējās prognozes norāda uz laika posmu no aptuveni 2027. līdz 2031. gadam. Šajā laika posmā tīkls nesīs lielāku slodzi, nekā tā fiziskās sastāvdaļas jebkad bija paredzētas izturēt. Kamēr aizvietošanas infrastruktūra vēl tiek būvēta, operatori raksturo sajūtu, ka viņi skrien maratonu, sprinta tempā, un finiša līnija vēl ir vairāku gadu attālumā. Internets tika izstrādāts tā, lai neviena atsevišķa kļūme to nevarētu apturēt. Mākslīgā intelekta ekonomika pārbūvēja sistēmu tieši ap šo kļūmi. Tā ir koncentrēta infrastruktūra. Tā sasaistīja to ar ierobežotiem resursiem. Tā palielināja pieprasījumu ātrāk nekā fiziskās sistēmas spēja nodrošināt. Un tā pieņēma, ka šiem ierobežojumiem nebūs nozīmes. Un zem visa tā visattīstītākā datoru sistēma, kāda jebkad uzbūvēta, darbojas ar rezerves degvielu. Tā izturība tiek mērīta stundās, nevis dienās, ne nedēļās ar lieko jaudu. Stundas. Oriģinālais internets izvairījās no 1 kļūmes punktiem. Šī sistēma ir atkarīga no viena, un tā darbojas ar 72 stundu pulksteni. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā Map Pack.